skatāmies, tātad vecuma posmi ir pirmsskola, ja? Tālāk mums ir 1. 3. klase, mums ir 4. 6. klase, 7. 9. klase, 10. 12. klase, un tad ir studenti. Studenti un arī jūs, ja? Jūs. Bieži vien tiek uzdots jautājums, kāpēc pirmsskola ir līdz 7 gadiem? Kāpēc skola ir sadalīta pa 3 gadiem? Tāpēc, ka smadzenes tāds attīstības posms. Jā, piekrītu, pirmsskolā līdz 3 gadiem smadzenes pirmās attīstās, bet tas nav tikai, te ir tā lieta, ka tas nav tikai ar smadzenēm saistīts. Un tāpēc ir ļoti būtiska, jā, tieši tā fizioloģija. Un šis ļoti labi pasaka, un tad ir jautājums, cik dziļas un nopietnas ir jūsu fizioloģijas zināšanas. Pateicoties pagājušā gada manai darbībai Latvijas universitātē, kuras pasniedzu fizioloģiju un anatomiju, es biju spiest iziet cauri vēlreiz tā līdz mielēm, un pati sev atklāja interesantus sakarības. Tālāk mēs paņemsim saucamos pedagoģiskos darbības vārdus, paskatīsimies laika posmus un jautājumus. Pirmsskolā. No fizioloģiskā viedokļa principā notiek maksimālā augšana. Maksimālā augšana nozīmē to, ka daba visu laiku ir ļoti līdzesoša. Principā atcerieties, pirmsskolas vecuma bērns ir daba, kuram jūs patiesībā neko iedot, izmainīt nevarat. Palīdzēt izaugt. Jūs varat tikai palīdzēt. Jūs varat palīdzēt lietumu? Nē, tieši palīdzēt, varbūt kaut kāds norādes, būt klātesošam viņu attīstīt, būt klātesošiem un palīdzēt viņam. Izmainīt savu attieksmi, lai es kopā ar viņu varētu turpināt dzīvot un priecāties par to lietu, kas tur ir. Ir taču tā. Mēs nevaram pavēlēt vairāk līt, mazāk līt, vēl kaut ko. Saprotiet, es mēģinu iedot jums arī tās līdzības, lai mēs saprotam. Principā pirmsskolā un vēl, ja man patikās, arī studentiem bieži dod uzdevumu, parādi man 2-gadīgu bērnu. Kā 2-gadīgs? Varat iecelties parādīt, kā 2-gadīgs bērns pārdūkojas. Ok, un tagad atpakaļ 90 gadīgs un Ok, ziniet, kur? Vienīgais manī tagad tas, kas Jā, kā kur. Bet, jā, šobrīd sakarā ar to, ka jūs esat pirmsskolnieki, jūs to 2-gadnieku vairāk redzat un jūs varat parādīt. Bet tad, kad es esmu auditorijā, piemēram, pie studentiem, kam ir 20 gadi, jūs prasat parādīt 2-gadnieku, tad viņi parasti ziniet kā grātus. Kā šķiet? Nē. Viņiem liekas, ka šitā jūs smejaties. Es tāpēc saku, jūs esat tajā publikā, tāpēc jūs varat tā bišķi ielikt šajā. Un tad, kad es prasu 90 gadnieki, tad tur jau ir šie te, vai šādi, vai šādi. Un tā ideja ir kāda, Steiners saka, interesantu lietu. Tur tā lieta, ka mēs visi esam bijuši 2-gadnieki, bet parādīt, kā mēs kustējāmies, neviens nevar. Bet līdz 90 jums vēl patālu, bet jūs diezgan precīzi varat parādīt. Un tā apakšteorija ir tāda, ka patiesībā mēs, jo mēs kļūstam vecāki, jo mēs iemācīt un saprast to bērnu, varam ar vienu sliktāk. Bet tad atnāk vecmāmiņa, kura šobrīd pārvietojās precīzi tāpat kā tas bērns. Ja? Kurš arī nevar uzkāpt, un arī tā vecmāmiņa nevar uzkāpt. Un šīs lietas sajiet tagad kopā, un viņi savā starpā ļoti labi saprotās. Kāpēc? Viņi ir atkal nonākuši vienā līmenī. Un saprotiet, šī ir ļoti būtiska lieta, ko 1917. gadā pateica Steiners. Pedagoģiskais vārds ar kādu dzīvo bērns. Ar kādu viņš dzīvo? Kādu viņš dzīvo? Kādu viņš dzīvo pedagoģiskais vārds? Ko viņš lieto? Gribu vai negribu. Un šis vārds ir saistīts ar fizioloģiju. Kāpēc? Viņš ir
Čurā gribi? Negribu. Un burtiski, es gribu! Ir tā? Tātad viņa vārds gribu ir fizioloģisks. Viņš grib, te viņš negrib. Te līst lietus, te nelīst lietus. Te spīd saule, te nespīd. Tā ir daba. Un trakākais ar viņu ir, ziniet kā? Viņam sanāk vai nesanāk, bet viņš laiku grib. Un jo viņam mazāk sanāk, jo viņš vairāk grib. Tīpaši griezt ar nāzi. Mēs sakam, tu vēl nemāki, kur ir bumbu, ja? Tu vēl nemāki gaidu, viņš grib to bumbu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš grib. Ja? Laika posms, kādā viņš saprot, šeit un tagad. Tagad. Un kāds ir jautājums? Kāpēc? Un atceramies, tad, kad jums uzdod jautājumu, kāpēc jums ir jāatbild šeit un tagad, nevis tāpēc, ka rītā vai tāpēc, ka tas, ja? Bet tāpēc, ka šeit un tagad. Ja. 1. 3. klase. Kas šeit notiek? Līdz 10 gadiem no fizioloģijas viedokļa notiek tāds diezgan straujišs iekšējo orgānu augšanas process, bet es uzsveru iekšējo orgānu augšanas process, ja? Protams, ka pēc tam tālāk viņi te vēl bišķau, bet tur notiek šis iekšējo augšanas process, ja? Tātad straujišs izrāviens, ja? Fizioloģija. Tātad, kas notiek visu laiku bija tā, un pēkšņi kaut kas viņā notiek. Un kāds ir viņa pedagoģiskais vārds? Negribu. Nē, negribu ir te. Kāds ir te pedagoģiskais vārds? Oi, līdz vārdu vēl nebēl tālāk. Vajag vēl tālāk. Patīk. Tu man patīc, es ar tevi spēlēšos, tu man nepatīc. Kas lūdzu? Ir 8-gadīgs bērns. Viņi nelieto vārdu patīk. Lieto, atnāk pie manīm. Patīk. Un šitā spēle man patīk, un tādēļ tajā brīdī, kad man vairs nesanāk, man tā spēle nepatīk. Kā es zaudēju, man nepatīk. Protams, ka to jūs arī varbūt ieraugat bērndārzā, tie bērni, kuri jau šie laika posmi, kas te ir sadalīti, jums jāsaprot, ka var būt plus mīnus turpu šurpu, ja? Jo jūs tultās redzēsiet, puse no jums, kas aizies pēc šīs lekcijas pienākumā klāt un teiks, man patika lekcija. Tas atnākas 1. 3. klasa šodien bija atnākas. Laika posms, kādā šie bērni saprot. Nu, kāds ir laika posms, kādā viņi saprot? Šeit ir ļoti interesanti. Jā. Vēlāk. Jā, bet principā viņi saprot, ko nozīmē 1 nedēļa, bet viņi nesaprot, ko nozīmē 2 nedēļas. Nu tā, viņi saprot, ko nozīmē 1 mēnesis, bet nesaprot, ko nozīmē 4 nedēļas. Jā, to jā. Tātad, principā, viņi domā viena laika posma, nu tādā periodā. Viņi saprot 1 gads, bet nesaprot 12 mēneši. Kas ir 12 mēneši? Nē, skolā māc vienkārši, viņi tā ejolīti automāts. Jā, nē, bet viņiem ar tā izpratne par to ir, kad viņš saprot, kad ir pēc 1 gada viņš ies 2. klasē, bet ka tas varētu būt pēc 12 mēnešiem, lai arī viņš saprot, kas ir mēnesis 1, bet viņš nesaprot to laika apjomu. Tātad, principā, viņi dzīvo tādā vienā laika nogriezienā, vienībā, ja? Viena laika vienībā. Jautājums. Jautājums, ja vārds ir kas, es jau pateicu priekšā, ja jautājums ir patīk, tad kas būs, lai saprast, vai man tas patīk, vai man tas nepatīk? Jo te ir tā lieta, vai es to māku, vai es to nemāku. Un tagad ir, jo pirmsskolā starp citu mazāk jūs atļausiet viņiem darīt to, ko viņi grib, un viņi to pēc iespējas ātrāk iemācīsies, jo viņiem skolā vairāk kaut kas patiks. Jums noteikti, ir kāds, kas skolā paralēli strādā? Ir tā? Kurās klasītēs? Pirmā ir, un ir, kā tur izskatās, viņiem patīk daudz, kas vai daudz, kas nepatīk. Daudz, kas patīk. Bet tas nozīmē, ka viņi ar to
To māk vai nemāk? Bet, nu tā, ja mēs skatāmies tā globāli. Jā, to, ko viņi māk, tas viņiem patīk. Jā, to, ko viņi nemāk, nepatīk. Tāpēc mums pirmsskolā ir jāļauj viņiem pēc iespējas vairāk gribēt, ļaut izmēģināt, jo ir vēl arī viena tāda, ja es visu laiku neļauju, tad redziet, bieži vien es esmu dzirdējis, tagad pirmsskolā neaizies uz skolu, tad tu tur to varēsi darīt. Tur vairs nekas nesanāks. Kāpēc? Te viņš grib, jo tas ir kaut kas jauns, un viņam ir vienalga, vai sanāks vai nesanāks. Viņš vēl nezina, vai viņam sanāks vai nesanāks. Tāpēc viņš grib to izmēģināt. Bet šitien te viņi vairs liela daļa neko negrib mēģināt, jo viņi saprot, ka viņiem nesanāk un nepatīk. Ja? Tālāk 4. 6. klase. Kas šeit notiek? Šeit ir interesantas lietas. Un interesantās lietas ir ar to. Pubertāte sākās, bet redziet, kādam viņa ātrāk, kādam vēlāk, bet šis ir tas laiks, kad kas notiek? Notiek fizioloģiski, kaut kas tur sāk tagad mainīties. Vienam tas jau ir sācis, vienam nav, un tad skatās, un tad meitenes saka, mamma, nopirksim krūšu, tur saka, tev krūtis vēl nav. Nē, tas nekas, es gribu pamēģināt, kā tas ir interesanti. Ja? Tātad, principā, te ir tas fizioloģiskais, ka te tultās notiksies dzimumu nobriešana. Te būs dzimumu nobriešana, un tas dzimumu nobriešanas mirklis ir tāds interesants. Arī man meita uzdod, kā tu ir, ka tas mēnešs nevis? Tas ir tāds kaut kas interesants, it kā bailīgs, bet saprot, ka visiem tas ir, kādam jau tas ir, un tad līdz ar to vēl interesantāk ir, kā tev tur ir, ja? Pedagoģiskais vārds? Pedagoģiskais vārds? Interesanti. Laika vienība. Jau mēnesis. Nē. Laika vienība ir tuvākais pasākums. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka tur būs kaut kas interesants. Šeit ir viens piemērs no manas dzīves. Manai meitai šobrīd ir 12 gadi, kā tas pēdējais mirklīts. Un viņa 3 vai 31. augustā mamma līdz rudens brīvlaikam ir atlikuši 46 dienas. Es saku, tu vēl nevis sāksies skolā. Viņa ir sarēķinājusi, ka tūlīt jau būs pēc 46 dienām būs brīvlaiks. Ja? Un viņi dzīvo tātad līdz savai pieņemsim tiem, kam ir, kā jums šķiet, vai viņi šobrīd dzīvo līdz Ziemassvētkiem? Viena daļa dzīvo līdz Ziemassvētkiem, bet viena daļa dzīvo līdz kad es arī stāvējai pateicu, viņa arī, kad es pateicu, tur būs brīvdienas, jā, tur būs brīvdienas, tā, skaidrs, aizgāja saskaitīt, cik dienas vēl ir līdz tam, jā. Tātad viņi dzīvo, tātad viņiem tā ideja, ka viņi dzīvo līdz tuvākajiem tādiem pasākumiem, bet līdz labiem svētkiem, jā. Viņi sliktos tos viņi pagrūž malā. Tālāk, 7. 9. klase. Kā jūs saprotiet, dzimumu nobriešana šeit notikusi? Nobrieduši? Kā jums šķiet, kāds ir vārds? Bet kāds ir tas darbības vārds? Negribu ir pirmsskolā. Nepatīk. Nepatīk ir 1. 3. Te visu var likt, kas ir Vārdus nevar. Nē, te tagad sākās. Es nevaru šo izdarīt. Es šito nemāku izdarīt. Es nemāku izdarīt. Bet vēlāk ir viens, bet pēc principu viņiem ir vārdu nevaru. Un jautājums, kāpēc šeit ir vārdu nevaru? Un tas atkal ir saistīts ar fizioloģiju. Jo tad, saprotiet, 9 beidzot vai bērniem ir sākusies dzimuma nobriešana, un šitās klases viņiem tagad ir jāmācās sadzīvot ar to, kas viņiem ir no šīs dzimuma nobriešanas. 9. vairs varbūt netik daudz, 7. 8. klasē bieži vien notiek šie kaut kādi administratīvie un arī pat kriminālie pasākumi, tāpēc, kad viņiem ir tas izaicinājums. Ja?
Nu, kas ir vari, nevari. Viņš ir sasaistē, lūk, tā viņu fizioloģija ir tā, kas viņus dzenā. Laika posms kādā dzīvo. Principā es gribu teikt, ka mana 12-gadīgā meita kaut kur vēl ir šeit, bet bišķi ar laiku viņi jau ir šeit. Un kas tas ir pa laiku, kā jūs domājat? Kad man būs 16. Viņiem liekas, ka man būs 16, tā viss notiksies, es būšu liela, ja? Tātad, principā, viņš dzīvo 2 gadu tādā draivā, kā saka. Viņš gaida 16. Es aizmirsu pirms 16 gadu. Kāds ir jautājums? Priekš kā? Priekš kā man to vajag? Vai jūs varat tam bērnam iemācīt to skrituļus lidošanu? Ja jūs paši nemākat, jūs nevarat iemācīt. Jūs varat tikai radīt apstākļus, bet tas nozīmē, ka viņam ir jārada apstākļi. Un nevis jāspiež kaut kas, mēs labi zinām. Spiežam, un tad vienā mirklis, tad vairs neko, jā. Un mēs arī šodien tieši runājām par to, ka no vienas puses laukumiņš. Laukumiņš, teorētiski, protams, laukumiņš ir labāks nekā iekšstelpa. Bet ja jūs man jautājat laukumiņš vai vienkārši zālā ar 3 kokiem, akmeņu čuku, dēļu čuku un vēl kaut ko, es noteikti saku nevis laukumiņš, bet dēļu čuku. Kāpēc? Laukumiņā viss ir izveidots priekš viņa. Ja, ka viņš var viegli pieķerties uzkāpt, ka viņš var viegli visu izdarīt. Viņš aizies tagad, piemēram, pie koka un tur Pats sāk domāt, bet redziet, kamēr viņam ir pirmsskola, kamēr viņš grib, viņš ir vests uz tiem visiem foršajiem, pēc tam jau kā 1., 3. klase viņam sāk patikt kas? Vajag forši tie var uzkāpt tur uz jūgu. Bet viņš pieiet pie koka, viņš neko nemāk izdarīt. Viņam nav, tāpēc, ka viņam visi bijis priekš viņa radīts. Ja? Kā mēs izsmējāmies, vīrs teica, pateicoties tam, ka bērnībā viņam bija iespēja rāpties kokos, viņš varēja uzkāpt pie manis 2. stāvā kopīmēs. Šis bija mums tāds labs šodienas jums. Tā. Tātad, principā, mums ir jāsaprot, mācīšanās process pirmsskolā ir 2 veidi, kā cilvēks mācās un ko viņš galā iegūst. Viņš iegūst zināšanas. Viens variants, ka zināšanas pastāv neatkarīgi no cilvēka, kas mācās. Principā tas attiecās uz jums vairāk. Ir daudz zināšanas, kas ir, ko jūs varat meklēt un skatīties. Un ir zināšanas prātā, ko konstruēt un dara pats bērns. Principā tajā pusē esošās zināšanas ir tās, kas ir bērni. Viņš pats konstruē. Un jūs viņam nevarat iedot, tāpēc, ka jūs šobrīd ko darat? Jūs tās zināšanas kur meklējat? Kurā pusē jūs meklējat zināšanas? Savā prātā, jeb kaut kur ārā. Kaut kur ārā. Bērns savā prātā. Līdz ar to jūs varat viņam palīdzēt kaut ko uzzināt. Jautājums. Kas ir mācīšanās? Jūs šobrīd atklājat. Mācīšanās ir pakāpienas zināšanu uzkrāšana, kas nav prātā. Jūs ejat uz kursiem, pieraksta. Bērns kā mācās? Darbu. Jautājums, vai šodien visi mācījās darbu? Tiešām? Tiešām? Ok. Pauze. Un tagad skatāmies. Diemžēl mēs redzam, mācīšanās pakāpenis, pasīvā prātā, zināšanas pastāv neatkarīgi. Mēs veidojam didaktisku sistēmu. Un tad ir jautājums, jūs zināt, kas ir didaktika? Redziet, man patīk, ir dzirdēts vārds. Bet ja jūs nezināt, kas ir didaktiska sistēma, līdz ar to šodienas apgūtās zināšanas, kas ir ienākušas pasīvā, zināmā mērā pasīvā veidā, tas ir ārā. Un ja jūs nezināt, kas ir didaktiskā sistēma, tad šīm... Kādi ir didaktiskie principi?
Ok, tas ir jau ļoti zemu, vienkāršākais, sarežģītais. Par ko jūs runājat tagad, kad jūs sakat vienkāršākais, sarežģītais? Bet mēs esam sporta skolotāji, lieciet mierā domāšanu. Mūsu uzdevums nav, un mēs arī patiesībā bērnus nevaram mācīt domāt. Mēs viņiem varam Mēs viņiem varam rosināt domāt, bet principā viņš nedomā. Viņš bliež. Divgadnieki. Kuram divgadniekam jūs varat iemācīt domāt? Viņam vispār Vai tieši domāšana. Radam apstākļus. Ok. Kāds ir pirmais didaktiskais princips? Regularitāte. Katru dienu vienā un tai pašā laikā, vienā un tai pašā vietā. Lai notikos mācīšanās, ir jābūt regularitātei. Tātad vieta, laiks un diena. Ja? Tas jau tur patīk. Nākošais ir sistemātiskums. Sistemātiskums. Kas ir sistemātiskums? Sistemātiskums nozīmē, ka mums ir kaut kāda struktūra, ko viņi zina. Viņi atnāk pie jums, tad viņi dara šito, tad viņi dara to, tad viņi dara to, tad viņi dara to. Tātad sistēmas. Ir sistēma, ir struktūra, un viņiem ir skaidrs, kas tur notiksies. Viņi ieraudz skolotāju ar konstiem rokām, un viņiem jau kas ir skaidrs? Viņiem jāsaka sarkanās līnijas. Okay. Tālāk nākamais ir pakāpenība. Pakāpenības princips. Un tad pakāpenības principā viens izejas punkts ir vienkārši sarežģīts, un otrs izejas punkts ir... Nē. Otrs, mums sportā otrs izejas punkts. Kas? No vieglākā uz grūtāko. Un tagad man izstāstiet, ar ko tas Vienkārši līdz sarežģītām. Un tagad man izstāstiet, ar ko tas atšķirās. Es ceru, ka mācēties sportā. Tas ir labi. Vienkārši sarežģīts, iet runa par kustību, viegls grūts par piepūli, jeb fizisko īpašību. Pasakiet man vienkāršu un vieglu vingrinājumu. Vienkārši un viegls vingrinājums. Paceļu rokas. Vienkārši un viegli. Vienkārši pret grūts. Karāšanās biestība. Šis ir vienkārši. Tas nav jādara. Viņš ir vienkārši. Viņš ir grūts fiziski izdarāts. Sarežģīts, bet viegls. Tālēšana nav vietas. Nē. Sarežģīts. Ja? Principā es viegli varu izpildīt, bet man ir jādomā, kur man tās rokas jāliek. Tātad sarežģīts un grūts. Aizpildošana aksels. Šī ir, labāk, tur nav ar prātu. Te ir ar kustību. Un te ir ar piepūli. Kustība, piepūli. Protams, vēl ir tāda lieta kā individualizācijas princips, diferenciācijas princips, bet tie jau vairs nav tik būtiski. Un lūk, ja jūs saprotat, ka jūsu mācīšanās process ir zināšanas pastāv mācīšanās pakāpenes, tad principā jums ir jāzina, ļoti daudz jāzina šī teorija. Kāpēc? Tā ir didaktiskie principi. Es, protams, te vēl pat nerunāju, kādi ir izglītojošie uzdevumi, kādi ir audzinošie, kādas ir metodas, kā mēs uztveram, kā uztver bērni un vispārējais. Ja mēs vācam šādu te informāciju. Bērni savādāk. Savukārt, ja mēs skatāmies, kur bērni dzīvo, mācīšanās aktīvs process, zināšanas ir prātā, zināšanu konstruēšana. Principā tas ir tas, ka viņš jau atnāk un saka, skolotāji, es šito māku, es šito zinu. Ja? Un viņi visi jums rāda. Super, jābeidz? Ja?